Gatavošanās Raimonda Paula dziesmu koncertam vislielākās grūtības sagādājas šova līderei Evijai Slokai. Jau uzzinot, kāda dziesma viņai izvēlēta, meitene nespēja valdīt emocijas. Mēs jau sen to bijām pelnījuši, es un Laima, pagāja. Es izdrukāju, bet nepaņēmu no printā. Salīdzinu Lienu Šumas, come on! Es neesmu Liena Šumas, esmu Evija Sloka. Bet man tagad ir dziesma, kur dzied viņa. Un es nevaru izdomāt, kā, lai viņi citādāk, tad jāman aranžējums, lai viņi būtu citādāk tā dziesma. Pārdzīvojumi bija tik lieli, ka pēdējā mēģinājumā ar Rēziju Kalniņu meiteni izplūda asarās. Bet par ko tu tā kā grūzies tagad? Kas ir tas? Ka tu nesaproti? Tu tagad saskrubojusies par to, ka šomas. Bet tagad nebija neviena acī šomas. Jā, bet es zinu. Bet tici man, saproti, Eviju zini, kā ir? Tie, kas paklausies man, tie, kas skatās okārti, viņi tevi nesalīdzinās. Viņi tevi, tā ir cita paudze, saproti? Tie ir cilvēki, tie ir jaunieši, kas neskatās tur dziedošās ģimenes, saproti? Tevi nesalīdzinās. Varbūt muzikāli tur, es nezinu. Vai īstenībā jau ir tā, ka tu pati, un jo tu vairāk par to runās, jo vairāk sāks citi domāt. Paņem to dziesmu sev, atņem viņu. Atņem viņu. Mēs jau sen to bijām pelnījuši, es un arī tu, bez manā piena upes vairāk neko nezinu. Svētdienas koncertā Evija ierindojās 3. vietā un nevarēja norimties vēl pirmdienas rītā. Tad es jūtu uzplūdnā. Tā pateicu. Ko tu pateici? Kā man to neiedevu, ka to, ko šomas dzied, tas tā. Tāpēc, ka viņš to nerādiet. Bet es zinu, ka es labāk par šomas dziedāšanu zinu. Ja man salīdzinātu ar Hikšķu, man būtu, piemēram, bišķi labāk. Jo, protams, tas būtu atkal tā, ka man es nāc tik labi kā Hikšķu. Tā. Tev liekas, tas labāk par šomas, jā? Bet es esmu. Tāpēc, ka kaut vai konkursu viens, kurā mēs piedalījāmies, man tā bija ašā ideja, un viņai tā bija ašā ideja. Tikpat kā. Viņi vienkārši palūdza, lai viņi arī piedalās. Es dabūju pirmo vietu. Viņi nedabūja nevienu. Citreiz izsprūku laukā, un tad tikai pēc tam tu sāc domāt, pagi tā vispār ir. Un es par to ļoti sastresojos un sabēdājos. Liena, tu esi forši, tu zini to. Es daudzveidīgāk, manuprāt. Katrs cilvēks ir individualitāte. Es vienkārši to varēju teikt, ka man nepatīk man salīdzināt šomas. Es domāju, es dziedu citādāk vienkārši. Tu esi Evija Sloka. Lūdzu, nerādiet to neko. Lūdzu, es jūs ļoti. Nē, Liena ir ļoti forša cilvēks. Pēc nevajag. Varbūt, ka viņa arī dzied. Nezinu. Labi. Fail, aizmirstam to. Tas bija galīgi garām. Evija, tu esi atbildīga par katru vārdu, ko tu pasaki. Jā, šitā bija pirmā reize, ka man sanāca.